Sveiks, Jāni! Labdien, Mārtiņ! Šodien parunāsim draudzes vieta vakara sarunās ar tevīm par kādu jautājumu, kuru, es domāju, nav neviens kompetentāks kā tu, ja nu vienīgi kādi virtuves eksperti kaut kur. Pirms mēs sākam, es gribētu arī nolasīt kādu raksturvietu, kas ieskicēs arī to mūsu sarunas tēmu. Un šī raksturvieta ir rakstīta Āpostuļu darbos 17. nodaļā, 26. pantā. Un tur Lūka pieraksta tādus vārdus, kurus Pāvils ir teicis. 17. nodaļa, 26. pants. Viņš licis visām tautām celties no vienām asinīm un dzīvot pa visu zemes virsu un nospraudis noteiktus laikus un robežas, kur tiem dzīvot. Un 27. pants saka, lai tie meklētu Dievu, vai tie viņu varētu nojaust un atrast, jebšu viņš nav tālu nevienam no mums. Un es gribētu, ka mēs šodien kopā parunājam mazliet par robežām. Jo pēdējā mēneša laikā vārds imigrācija paliek kaut kādā mērā arvien tāds skaļāks. Ir ļoti daudz jautājumu cilvēkiem, kā kristiešiem attiekties pret imigrāciju, kā attiekties pret iebraucējiem šeit. Un arī man pašam pagājušo nedēļu bija Rīgā, es varēju teikt, es esmu mazajā Indijā. Jā? Un tad jautājums, kas notiek ar imigrāciju Latvijā? Mēs sekojam turīgajiem rietumiem. Jā, tā to var droši vien, kad nodefinēt. Un klausījos arī raksturvietu, ko tu lasīji. Un jāsaka, ko es sev esmu tā ļoti paņēmis, kur arī Dieva vārds saka, kad paliec, ja, un savā zemē un dzīvo ar godu. Ja, un rūpējies par tās pilsētas labklājību, kuras tev esi ielicis. Un tad tu redzi, cik mēs paši esam bijuši uzcītīgi šajā te visā un tā, bet skaidrs, ka mūsu ekonomika aug. Mēs, protams, gribētu, ka tas notiek daudz straujāk un ātrāk, un par to liecina arī citu interesantu apjoms, skaits, ja, kas ir apkārt. Un šī te, es tā domāju, mēs tagad redzam arī to migrācijas politikas trūkumu, ja, sākam izzust uz savas ādas. Bet es gribētu teikt, ka mēs esam tādā daudz privileģētākā stāvoklī nekā citas, ja tur Francija, Lielbritānija, Vācija, daudz citas Rietuma Eiropas valstis, kuras šajā imigrācijas politikas neesamībā ir pavadījuši ļoti daudz gadus. Un tad šobrīd mēs varam tā izdarīt secinājumus no viņiem, ja, un daudz ko censties novērot. Skaidrs, ka šobrīd tas notiek tādā it kā kontrolēti, jo mēs vienmēr esam stingri stāvējuši. Pie mums atbraukt nav tik vienkārši. Bet tāpat tās ir ļoti daudz tādi baltie punkti, ja, caur kurieni var to izdarīt. Kaut vai tāda vienkārša lieta, ja, kad tu atbrauc kā students, un tev līdzi atbrauc 15 brālēni, ja, vai brāļi, vai māsas. Un līdz ar to šīs lietas ir tās, kas no likumdošanas puses ir ļoti intensīvi jāsakārto. Un man tā liekas, ir tādi 3 aspekti, kas šobrīd būtu tā ļoti jāņem vērā. Ja tā ir šī stingrā kontrola, kur mums ir jāstāsta līdzi arī uz pārkāpumiem. Šobrīd jau ir vairāk likumprojekti, grozījumi izstrādāti, bet es domāju, vēl stingrāk ir jāstāsta, ja pārkāp mūsu noteikums, ja, brauc mājā. Esi sodīts par administratīvo, mēs varam domāt, cik reizes mēs ļaujam. 2, 3 un braucam mājā. Uzņēmēja atbildība. Ir šeit cilvēks atbraucis, ja, principā nav darba, brauc mājā. Jābūt ir stingrai šeit pieejai, tas, ko nedarīja rietumi. Pirmkārt, ļaujot šies ģimenes locekļus, vēl kādas lietas. Diskutabls jautājums ir par 6 mēnešiem, ja, jo tas, protams, sāk
savīties kopā ar uzņēmējiem. Kā es tikko esmu darbinieku apmācījis, ja, un tu pēc 6 mēnešiem liec viņam braukt mājā. Tā kā šīs ir tādas lietas, kur mēs vēl varam neizlaist ārpus kontrolas. Jo tas, kas šobrīd ir, es gribētu teikt, ka šobrīd esam tajā punktā, kur ir tā kā, ja mēs nekontrolēsim, tad mēs piedzīvosim tieši to pašu, ko Rietumvalstis, vai arī viss tagad paskatāmies uz viņiem, ieslēdzam stingrus mehānismus un neejam tur, jo mēs redzam, kas tur notiek. Kad veidojās, ja mēs esam pieraduši šeit Latvijā pie tādas 2 kopienu sabiedrības, ja, kur ir, teiksim, krievalodīgie, latviešu valodīgie, ja, un tad tas vienmēr ir bijis mums tāds stāsts. Tad es domāju, ka, ja mēs neko šobrīd nedarīsim, tad mēs piedzīvosim, ka mums ir daudz kopienu, ja, kad mums dažādu valstu, reliģiju pārstāvis sāks veidot savējās. Un tur jau sāksies etniskie kari, ne tikai ar mums pašiem, bet arī vēl savā starpā. Un tas ir tas, ko mēs varam redzēt ārzemēs. Tāpēc mums jābūt ļoti piesardzīgiem šajā brīdī un ir jāpieņem tāds stingri noteikumi. Ja, kā mēs to redzam? Nu, protams, mums tagad ir viegli runāt, ka mēs sakam imigrants. Ka mēs viņu nosaucam tādā vārdā, bet tad, kad tev ir, labi, tagad grūti droši vien nosaukt, mēs zinām visādāks Pēters un vēl visu kaut ko, kā mēs bieži vien sakam anonīmu cilvēku, ja, latviešu vārdos, bet Joše, ja, varētu būt kāds piemērots vārds, kuru varam nosaukt, ja, bet tiklīdz mēs viņu iepazīstam kā cilvēku, tā mums sākās šī empātija. Un tajā brīdī sākt par viņu runāt jau tādā dziļākā būtībā un kādam vēl pazīstams, un tas viss tad jau paliek grūtāk, un mēs dodam visādākas atlaides un lietas. Tāpēc mums, man liekas, ka šobrīd ir jāstāv stingri uz noteikumiem. Man ļoti patīk kāds citāts, kuru es izlasīju pagājušajā nedēļā, un viņš teica tādus vārdus, kad nacionālisms rada karus starp tautām. Toties multikulturālisms, viņš rada karus iekšā tautās. Ja? Un es tagad neaicinu, ka mums ir jābūt visiem tādiem nacionālistiem, ja? Bet es vairāk domāju par to, kad arī pirms lieldienu laika bija šie video, kas bija internetā, kur bija vairāki simti šie musulmaņi sanākuši nostāties rindā, un viņi nestāvēja rindā pakaļ kebabam, viņi stāvēja uz savu pielūgsmes vietu. Ja? Un mēs kā kristieši bieži vien varbūt pat piemirstam par to, kad Jēzus mums ir atstājis lielo pavēli. Ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas. Bet tieši tāpatās neieejot sīkumos, arī viņiem ir lielā pavēle. Ejiet un pakļaujiet tautas. Un man tā liekas, tā lielākā bīstamība ir tajā, kad mēs nekontrolēti ielaižam iekšā cilvēkus, kuri brauc ar mērķi mūs pakļaut. Un mans personīgais viedoklis, mēs jau tagad esam ieinvestējuši mūsu bērnu problēmās pēc kādiem gadiem. Jo esot Rīgā, redzot šo es gribētu teikt pat multikulturālismu, viņš ir diezgan daudz. Tas, ko tu mini, es tev varu pilnīgi visam piekrist, jo tāda negatīvā investēšana, ja tā es to varētu nosaukt mūsu bērnu rītdienā, ja, nākotnē, ir tieši tajā aspektā, ko ļoti daudzi šie pētnieki un tādi, kas ir tieši pēti šos migrācijas jautājumus, ko viņi atzīst, sevišķi no rietumu puses. Viņi saka, varbūt pat tas izaicinošākais nav tas pirmās paaudzes iebraucējs, ja, citas reliģijas pārstāvs, jo tomēr šajā cilvēkā ir kaut kāda tāda pateicība iekšā, ka tu esi izlauzies no sava režīma, ja, un esi atbraucis uz civilizētu zemi, ja, kur tomēr ir likuma kārtība, viens otru cienu un viss tas, un tev ir tāda pateicība, un tu nekādas ziepes netaisi.
Un tad dzimst nu, nākamā paudze, ja, kas ir aizmirsuši vai pat nezina. Ja, viņi nezina tās grūtības, no kurienes ir nākuši. Un tad tajā brīdī parādās kaut kāds sentiments pret to iepriekšējo zemi, un tu mēģini šeit ieviest kaut kādas tradīcijas un vēl visu. To ir atzinuši ļoti daudzi tieši rietumos, kas jau saskarās ar otro, trešo paudzi. Un līdz ar to tad, tur sākās tādas, nu, es jau viņus varētu saukt par bandu nemieriem, ja, kur bieži vien tur iesaistās tieši jaunieši, ja, kas ir iespējams pat vai nu kā mazi bērni atbraukuši, kas nezina to iepriekšējo pieredzi. Un, tāpēc no tā ir ļoti jāuzmanās. Un, es arī pats atceros tādus, es esmu braucis vairākas reizes mācīties uz ASV, un tieši par fermām, par dzīvnieku menedžmentu, par fermu, par piena ražošanas menedžmentu, un daudz laika pavadījis tur piena ražošanas uzņēmumos. Un viņi ļoti daudz ir teikuši, viņš saka, pie viņiem ļoti daudz no Meksikas ir tieši šie viestrādnieki, kas strādā šajā nozarē. Viņš saka, mums nebūtu nekas pret, ja viņš šeit atbrauktu un pieņemtu mūsu kultūru un dzīvotu pēc mūsu noteikumiem un viss, bet tā sliktā lieta, kad atbrauc šeit un mēģina radīt to savu zemi, no kurienes tu esi nācis, bieži vien līdz nekārtības, ļoti liels šis kultūrālā atšķirība. Ja, un līdz ar to viņš saka, mēs to nevaram pieņemt. Un otrs aspekts, ko viņi visi arī min, bet bez viņiem mēs arī tik nevaram. Jo mums vajadzīgs ir darba spēks. Un tāpēc es ļoti uzsveru to, ka ir nepieciešams saprāts šajā jautājumā un tāda stingra kontrole, ja, pār tiem, kas šeit ir, likuma pārkāpumi ārā, nav darba ārā. Ja, un ja mēs pie tādiem punktiem pieturētos, es domāju, ka mēs apmierinātu to nepieciešamību tik, cik šeit vajag šos cilvēkus, ja, jo šobrīd rāda dati, ka 20,000 ir tas iztrūkums teiksim, darba tirgu, jo viss, kas būs pāri tam, tad mēs vienkārši dzenām mākslīgi atalgojumus uz leju, jo atrodas cilvēks, kas to pašu darbu izdarīt pa lētāku samaksu. Teorētiski uzņēmēji varētu priecāties tajā, ja, bet darba kvalitāte jau tur nav tāpat labākā. Līdz ar to tur nekāda baigā prieka nav. Un tāpēc ir jābūt stingrām šīm nostājām, bet tad mums ir jāpieskarās politikai, mēs bez tā nevaram, ja, un tiem politiskiem spēkiem, kas vada mūsu valsti. Ja politiskais spēks ir iestājās par to, ka visam pāri ir cilvēku tiesības, ja, un mums ir visi jālaiž šeit iekšā, un neviens aiz tā žoga Baltkrievijas pusē palikt nevar, tad var būt bēdīgi. Ja, jo tomēr ir arī mūsu kā latviešu cilvēktiesības. Ja, cilvēktiesības brīvi laist bērnus uz skolu, nesatraukties par to. Es zinu, Mārtiņ, tu dzīvo Talsos, es dzīvoju Valmierā. Mēs vēl nezinām, kā tas ir. Mēs neesam ar to saskārušies, bet, piemēram, Rīgā ar to jau saskarās. Ja, kad tā drošība sāk kristies, ja, kad tu tā brīvi vari justies. Un tad es gribētu teikt, ka pagaidi, ja mēs domājam par visu pasaules cilvēktiesībām, tad kāpēc mēs aizmirstam par mūsu pašu? Un tā ir vēl viena tāda iezīme, ko es redzu, kas sakrīt ar pārmērīgu tādu zaļo aizraušanos, ja. Un ir tāds teiciens par to, ka pirms ej izglābt pasauli, sāc varbūt ar to, ka saklāj savu gultu. Ja, un tas, diemžēl, tā ir. Tāpēc es vispār kristiešus gribu aicināt. Es saku, iesaistieties. Iesaistieties gan politikas veidošanā, sākot jau ar vietējām biedrībām, sākot ar skolu, padomēm, valdēm. Esam klātesoši šajās lietās un ienesam veselo saprātu, lai mums būtu gaiša nākotne. Jā, jo tas, par ko mēs tagad arī draudzē runājam, esat zemes sāls. Mums ir jābūt šai zemes sālī. Un tas ir tas, ko es visu laiku atkārtoju, kad sālī ir tādas 3 galvenās funkcijas. Pirmā, viņi iedod garšu, jo jebkurš ēdiens aiziet ar sāli un kolu, vai ne?
Otrais, sāls aptur sabojāšanos, tā ir konservants. Un ja mēs esam zemes sāls, ja mēs paklausam Dievu vārdam, ja mēs stāvam uz tādiem Dievu vārdu principiem, mēs atturam sabiedrību no sabojāšanās. Un trešais, tā ir vērtība. Sāls savā laikā, kad Jēzus to teica, tā bija vērtība, ar kuru arī mainījās. Un tāpēc mums, kā ticīgiem cilvēkiem, mēs nevaram samierināties ar to tikai man ir labi, un kas notiek kaut kur tālāk, tā jau ir tur to 100 deputātu atbildība. Ja? Bet būsim godīgi, kad tie 100 deputāti, tas jau ir mūsu sabiedrības spogulis. Tiešām mērā. Un, protams, arī es esmu viens no tā 100, un es pārstāvu kaut kādu sabiedrības daļu. Bet mums tā apmēram liekas, ka mēs no tiem, par kuriem esam paši savu balsi atdevuši, ka mums tā liekas, ka tie uzreiz ir 100%. Tā nav. Ir cita sabiedrības daļa, kas atkal iecēs tos savējos. Un tāpēc ir ļoti svarīgi tas sastāvs. Ja? Mēs tikko arī redzējām vēlēšanas Ungārijā. Ja? Un dēļ tā, ka izšķirās, es gribētu teikt, ceļš, uz kurien doties, tik ļoti liels īpatsvars bija aizgājuši. 78%. 78% tas ir tāds, kas Latvijā nekad nebijis skaits, bet cilvēki skaidri nobalsoja par to, ka viņi nevēlās attiecības ar Krieviju. Tas bija tas, par ko pašreizēji iestājās. Un tad es tā īsti nesaprotu, par ko priecājās mūsu liberālais flags, ka tā otra partija, kas to vairākumu ieguva, ir konservatīva partija. Tā atšķirība bija tāda, kad viena konservatīvie saka, ka mēs redzam ekonomiku un visu izaugsmu kopā ar Krieviju, otrs saka, nē, mēs redzam kopā ar rietumiem. Tāpēc es domāju, ka mēs esam uzvarējuši arī tajās Ungārijas vēlēšanās. Konservatīvie paliek pie varas, ja, tikai ne tie, kas grib ar Krieviju darboties. Un mums jau šeit ir tā līdzīgi jāvērtē, ja, tie piedāvājumi un viss tas, par ko tu iestājies vispār, ja, pēc tavas vērtības sistēmas, pēc viss. Ja tava vērtība ir Eiropas pilsonība, ja, kad pilnīgi vienalga, kurš kas ir, galvenais, ka cilvēks jau un viss tas, tad es saku, ka tur būs ļoti liels ziepes. Un tas, kā tu teici, kad nacionālisms izraisa karus starp nācijām, ja, bet multikulturālisms tepatās uz vietas. Un man tagad tādas pārmērības nav labas nevienā, ne otrā pusē. Un tāpēc ir nepieciešams saprāts. Un saprāts bieži vien ir mācīties no citu kļūdām. Ieraudzīt tās kļūdas, kas notiek citur, un protams, iesaistīties tajā, jo tu vari vienmēr izvēlēties, vai tu nostājies tajā pusē, kuru ietekmēs, vai kļūsti par to, kurš ietekmē. Un arī mācītāji. Īstenībā arī tā kā jūs esat tie, kas ietekmē ļoti būtisku sabiedrības daļu, nāk pie atziņas, ja? Tā kā skaidrot un izstāstīt šo te sapratni, jo bieži vien tā arī liekas, ka mēs svinam 4. māju, ja, kā Latvijas šo te neatkarības atgūšanas dienu un visu, un liekas, ka ar to viss beidzās. Ka mēs, toreiz viņi sabalsoja, viņi izcīnīja, un mēs tikai atzīmējam. Nē, mums katru dienu pie tā ir jāstrādā. Jo nāk atkal jauni izaicinājumi, ja, un mēs redzam, ka mums atkal ir jāsargā mūsu zeme, lai mēs viņu nodotu nākamajām paudzēm vēlams, labāk nekā saņēmām. Tā kā, ja, un tas ir tas, kur tas ir ikdienas darbs, un kur mēs katrs varam šo te roku pielikt. Un man tāda arī iekšēja cerība, bišķi pat arī šīs tehnoloģiskais un mākslīgā intelektu un visas šīs lietas, ka viņas varbūt pat varētu palīdzēt tajā aspektā, kur skaidrs, ka mēs esam šeit tik, cik esam, bet ka mums varbūt tās darba rokas tik daudz nevajag piesaistīt no ārzemēm.
Jā, protams, arī šī te ekonomiskā izaugsme, kas ir, tad, lai viņi ir lēni, to es atzīstu, bet viņi ir ātrāki nekā rietumvalstīm. Līdz ar to tās algas tā kā bišķiņi izlīdzinās. Ja, un labi atmaksātās darba vietas paliek vairāk, un līdz ar to tad, varbūt tos 20,000 mēs varam nodrošināt ar, kāds bija tas vārds, reimigrācija, ja, remigrācija, kā ir pareizi, ja, kad mūsu pašu latvieši tomēr atgriežas atpakaļ un vēlās dzīvot šeit, Latvijā. Jo tas, ko tu teici par šo multikulturālismu, ja, Jēzus arī skaidri pasaka Mateja evaņģēlijas 12. nodaļa 25. pāns, un viņš saka, ik viena valsts, kurā iekšējs naids aiziet bojā, un neviena pilsēta vai nams, kurā iekšējs naids nevar pastāvēt. Un respektīvi, tas, kas izskatās tagad no malas, ka mēs tā kā investējam uz tādā iekšējā naidā. Ja? Un tad man tev ir jautājums, kā tev liekas, ko katrs ik viens kristietis, kas mūs klausās šeit mūsu draudzē, vai varbūt kāds no malas, ko viņš var darīt, lai ņemtu kaut kādu praktiskus soļus, lai stāvētu par tām mūsu vērtībām. Es tev kā piemēru iedošu, es braucu uz Rīgu, man viens klients saka, tu atbrauc un mēs pasūtīsim Voltā pusdienas. Es saku, nē, es Voltā nesūtu. Kāpēc? Tāpēc, kad es negribu balsot ar savu maciņu par to, lai šie cilvēki šeit brauc un strādā. Jo 90% no tiem, kas tur strādā, Voltā un Voltā, nu tie ir šie iebraucēji. Ja? Un varbūt tas izklausās briesmīgi. Kāds varbūt teiks, jā, bet mūsu pašu latvieši 25, 30 gadu atpakaļ brauc uz Angliju, Īriju un tā tālāk tur strādāt, jā. Bet tur ir līdzīga kaut kāda domāšana, jā. Tā nav cita ticība, tā nav cita tradīcija, jā. Tā ir tepat Eiropa. Bet tas, ko tu arī teici, ka šie cilvēki, viņi brauc ar to savu aģendu. Mhm. Ko praktiski darīt cilvēkam, kuru uztrauc varbūt viss tas, kas notiek ar šo imigrāciju? Nu, man tā varbūt ne uzreiz atbildot tieši uz jautājumu, bet es tikko runāju ar diviem cilvēkiem, kas atgriezušies pēc 15 gadu prombūtnes no Skotijas. Es prasīju tā tieši, kāpēc jūs izdomājāt atgriezties šeit atpakaļ. Viņš saka, tāpēc, ka pret mums tur pret mums izturās kā pret imigrantiem. Teiksim, tā attieksme, ja, kāpēc viņi saka, mēs tad izdomājām braukt mājā. Es, protams, neaicinu nicīgi kaut kā izturēties pret tiem cilvēkiem, kas šeit ir. Pirmā lieta jau kristiešiem ir jāatcerās lielā pavēle. Ja. Ejiet un dariet par mācekļiem viss pasaules tautas. Ja, un arī šos cilvēkus, ne visi ir tādi galēji reliģiozi. Ja, teiksim, reliģiozi tur islāmā, musulmanismā. Jā, mēs dzirdam šos veiksmes stāstus, ja, kur ir atgriešanās un arī musulmaņi. Bet man liekas, tas ir daudz grūtāk nekā ka mēs varam evanģelizēt arī šiem cilvēkiem, ko mēs satiekam. Tajā brīdī, kad tu tomēr esi padevies kārdinājumam un pasūtījis no Bolta, ja, tad vismaz izdarīt šo pienākumu, evanģelizēt, aicināt arī uz draudzēm, jo būs cilvēki, kuri šeit paliks. Mēs nebūs tā, ka, es saku, veselais saprāts nebūs tas, kur mēs varam pilnībā visus izdzīt ārā un paši norobežoties. Tātad kādiem būs šeit jāpaliek. Un tā lielākā lieta ir, kad protams, būtu labi, kad viņi kļūst par kristiešiem, jo tā ir mūsu, tie esam mēs, jā, tas ir, kur tu uzreiz sakrīt šīs lietas, un tev neveidojās tas iekšējais naids, jā, kā tu lasīji šo raksturvietu, un sabiedrība nebūs sašķelta. Un tāda otra lieta, jā, kas ir jau tāda laicīgāka un varbūt primitīvāk ir, pirmkārt, neiesaistīties pašiem, jā, jo bieži vien mēs kaut kur izpalīdzam ar šīm kaut kādām lietām, ja, kur negribas piņķerēties,
paņemšu kādu viestrādnieku, ja, tur, nu, lai nav ar latviešiem. Pēc tam pēc pusgada jau tikai saprotu, ka beigās jau tas latvietis labāk strādāja. Ja, bet tu bieži vien iedodot šo te darba atļauju kādam, paņem līdzi vēl 10 cilvēkus. Ja, tā kā tas arī ir tāds, mēs ļoti daudz esam arī skolotāji, mācību spēki daudzās universitātēs. Un, līdz ar to, ja tu redzi, ka tas students nenāk uz tām lekcijām un viņš ir šeit fiktīvi, nu, tad pienākums ziņot par to. Jo mēs ļoti maz arī ziņojam par dažādiem pārkāpumiem un lietām. Arī pa autotransportu. Mēs uz ielas redzam apšaubāmas automašīnas, kas principā pa vīlēm jūk ārā. Un, ja tu redzi, ka tādai nav apskates, ja, nu, tad ir jānoziņo policija un jāpasaka, lai pārbauda. Jo bieži vien ir gadījumi, kur uz vienām autovadītāju tiesībām brauc 5-6 cilvēki. Ja. Un mums ir jābūt arī kaut kādam iemeslam, lai mēs varētu izraidīt, teiksim, no valsts. Ja. Nu, tad šajā gadījumā tas ir pārkāpums. Un valsts var uzzināt par pārkāpumu, ja kāds par to ir noziņojis. Jo mēs kā latvieši, mums nav ziņošanas kultūras. Nu, kā tādas. Mēs redzam pārkāpumu un vienkārši to ignorējam. Tā kā tās ir tādas primārās praktiskās soļi, ja, ko tu vari darīt lietas labā, kā tādā. Un tāpēc ir, nu, tālāk jau tas ir, jā, likumdevēja nostāja, likumdevēja, nu, cik asi kā virzam. Šobrīd jau es redzu to, ka tas, ko mans politiskais spēks ir virzījis jau, nezinu, gadu desmitiem, ja, tad tu redzi, ka šobrīd pārējie sāk ieklausīties un arī saskata šīs te, lietas. Ja. Nu, tas, ko es neminēšu savu politisko spēku, bet tas, ko es varu pateikt, es saku, nu nevajag atbalstīt progresīvos. Ja. Jo, ja mēs atbalstīsim šo nostāju, un to visu, tad mēs redzēsim tikai vairāk un vairāk. Jo viņi ir Eiropas pilsoņi, un viņiem šķiet tās cilvēktiesības augstākas ārējai pusē nekā mums šeit pašiem. Un, nu, tas tā, izvairoties no aģitācijas. Ja. Tas, ko mēs varam teikt, kad ir labi, ja mēs kādiem cilvēkiem varam dot iespēju mainīt savu dzīvi, braucot pie mums šeit, bet mēs viņiem nedrīkstam ļaut mainīt mūsu ikdienu. Un man tā liekas, tas svarīgākais ir saprast to, kad līdzīgi kā tu minēji, Amerikā, kur cilvēki saka, braucat, strādājat, ievērojat mūsu likumus, pakļaujoties mūsu normām, nepārkāpjat likumu, esat šeit, mēs jums varam būt par svētību, bet neesat mūsu sabiedrībai pa lāstu. Jā, nu pieņemiet mūsu kultūru, valodu, un tāpēc arī mēs vienmēr esam teikuši, ka valoda ir tāds, kas bieži vien mums pārmet, ko jūs tur ņematies ar tiem valodas jautājumiem. Un, saku, bet valoda ir viens no tādiem pamat elementiem, ka tu cieni manu kultūru, manu valsti. Ja? Jo mēs paši arī, nu kā latvieši, zinu, ka man arī klases biedri vēl kādi, nu, brauc tur uz Dāniju, Nīderlandu, uz dažādām valstīm brauc, nu, kā viestrādnieki strādāt, ja? Jo šeit nebija darba, kas ir 9., 10. tur gads, ja? Un sevišķi tie, kas bija būvniecības nozarē iesaistīti. Un, nu, ko viņi darīja? Viņi pirmais, ko darīja, mācījās viņu valodus, turien, kur plānoja braukt. Ja, un tas ir tāds cieņas un vispār apliecinājums, ka tu esi gatavs vispār godāt to kultūru, uz kuriem tu brauksi. Ja. Tas sākās ar valodu, pēc tam ir viss pārējais vēl. Ja, bet, ja tu neesi pat gatavs to darīt, nu, tad tas ir, nu, tāpēc, nu, par tām divkultūrām, vēl kādām lietām, ko es iepriekš minēju, tāpēc tik ļoti lielu to uzsvaru vienmēr arī pats esmu uzskatījis, ka, ja tu esi gatavs mācīties valodu, tad tu jau esi gatavs spērt vismaz pirmo soli, ja, nu, pieņemt kultūru. Jo tas, kas notiek arī tādā ASV, un tur jau veidojas vienkārši komūnas, un tu beigās kļūst pašpietiekams, jo tev ir tavā valodā runājoši beigās gan dakteri, gan skolotāji, gan tu vispār no tās komūnas neizejot ārā, tu var mūžu nodzīvot un vispār pat nezināt vietējo valodu. Ja, un šīs elektroniskās iespējas, ja, kas aizvien vairāk parādās, vēl vairāk paplašina šo te visu.
Bet tad ir īstenībā, es arī tev gribētu vienu jautājumu uzdot. Kā tu redzi no dažādām savām šķautnēm, ja, kad tas ir tas, ko es neesmu sev vēl atbildējis. Un arī mēs kā kristieši, mēs tagad redzam, ir iebraucējs. Viņš ir pieņēmis Jēzu Kristu par savu kungu un ķēniņu un seko un ir draudzē, ir iemācījies valodu, ja, pieņem mūsu kultūru. Bet kā mēs varam izšķirot? Un tagad viņam, piemēram, uzturēšanās atļaujas pusgadu, ja, un viņam jābrauc mājā. Un tu zini, ka tu viņu sūti atpakaļ uz režīmu, kur viņu visticamāk gribēs nogalināt. Ja? Un kā mums izveidot to likumdošanu un pateikt, kuri var palikt un kuri nevar palikt? Tas ir ļoti labs jautājums, jo arī Bībele saka, viņa saka, jums nebūs apspiest svešinieku, jā, un jums, mums ir jāparāda žēlastība. Bet, zin kā, es domāju, pirmām kārtām, bišķiņ atejot no tā jautājuma, un pēc tam mēģināšu atbildēt uz to jautājumu pēc savām domām, mums ir jāparāda žēlastība, bet līdzīgi tāpat kā mūsu sabiedrībā ir cilvēki, kuri negrib mainīties. Mums ir pietiekami daudz, katrā pilsētā ir tā cilvēku grupa, kurus es saucu par saules brāļiem, kas sēž pie Rimī vai pie Maksimas ar divtrīgās pudeles vairāk nevar nopirkt ar mazākām tagad, un tur sauļojās, jā. Un tu vari darīt, ko tu gribi. Viņi negrib mainīties, viņiem ir labi. Bet tie cilvēki, kas atbrauc, es domāju, ja mums ir kaut kāds mehānisms, un ja mēs skaidri zinām, kad viņš ir par svētību mūsu tautai kaut kādā veidā, kad varbūt tā ir darba devēja rekomendācija, varbūt tas ir vietējās, pagasta padomas rekomendācija, jā, bet kad viņš ir šeit un viņš ir par svētību mūsu valstī, es domāju, viņš var palikt šeit. Un nepavēlti ir arī šī situācija, kad mēs dodam politisko patvērumu tiem, kuriem dzīvība tiek apdraudēta. Jā, bet jautājums ir, kā ir, vai mēs spējam izskaidrot vispār kaut kādus mehānismus, cik tas cilvēks ir noderīgs mums šeit. Jūs saproti, ja tagad mums katrs otrais teiks, ka viņam dzīvība ir apdraudēta, jā, tad beigās mēs paliekam te par tādu nometni. Bet man tā liekas, mums ir ļoti strikti jāizvērtē, kuri cilvēki patiešām mums šeit ir par svētību, nevis par slogu. Jo kaut kādā mērā man arī liekas tas absurds, kad mums ir šeit mūsu bērniem, tur bērnu pabalsts ir tik un tik, bet tāpat laikā, kad atbrauc kāds, kurš ir no trešās pasaules valstīm, viņam viņš ir pavisam kaut kāds cits, vai ne? Un tad ir jautājums, pirmais jautājums ir, vai mēs paši varam parūpēties par sevi? Un ja mēs varam parūpēties par sevi, tad mēs varam parūpēties par citiem. Bet atbildot uz tavu jautājumu, es domāju, kad ir jābūt kaut kādam mehānismam, lai mēs varam izsvērt viens, vai tiešām tā cilvēka dzīvībai ir draudi, un otrs, ja tas ir ticīgs cilvēks, ja viņš atbrauc šeit uz Latviju, ja viņš atgriežas, mums kā draudzēm ir lieliski iespēja sūtīt misionārus uz tām valstīm, kur viņi dzīvo. Jā, tāpēc šīs lietas jau nav vienkārši. Tev ir jāuzliek uz papīra un jāpadara viņu par sistēmu. Un tā ir politika. Tā ir tā politikas reālā darbība, ko bieži vien cilvēks jau pat nemana. Tā kā tu prasi kaut kādas lietas, bet es saku, tas ir tas, ko mēs spriežam un diskutējam. Jo, piemēram, lai šādu dokumentu izstrādātu, tur ir tik daudz jautājumu maziņi apakšā. Ja? Kā noteikt? No kuras puses? Kas? Un tāpēc ir jāizvirz šie principi, ja? Pēc kā mēs tad skatīsimies. Un tāpēc ir tas, ko jau es minēju, ja? Kad tātad mēs stingri kontrolējam. Ja? Tie, kas jau saknē pārkāpj, tad, braucam mājā. Ja? Un tev ir jābūt darba vietai. Jo vienkārši atbraukt un dzīvot, tev ir jābūt kaut kādam iemeslam. Ja?
kāpēc tu šeit esi. Un tad ir jautājums par termiņiem, par visām šīm lietām un tām lietām. Un tad ir tas, jā, tā puse, kā nomērīt tavu lojalitāti valstī. Ja. Jā, tas ir tāds, un tāpēc to šķetinu. Īstenībā laba lieta, kas šobrīd notiek, kas grib var pasakot līdzi, ir parlamentārās izmeklēšanas komisija izveidot, kur tur no katras frakcijas ir par deputātiem, un tā kā tieši spriež par šīm lietām, viņa tas galvenais mērķis arī ir izveidot tādu kā ceļa karti, ja, nu, priekš šiem te jautājumiem. Kā risināt tālākus priekš, lai mēs likumos ieliktu normas, nu, kas tad spētu regulēt to, no kuri te būtu jāatstāj, kuri nebūtu jāatstāj, kuriem mēs ļaujam, kuriem ne. Un tad tur ir piesaistīts arī konsultants Andis Kudors, kas arī ļoti daudz pēta šīs te lietas par un ap, un kurš ir tāds, es gribētu teikt, profesionāls, ja, tieši ārpolitikas jautājumos, arī vadot šos ārpolitikas institūtus. Un es ceru, ka izdosies tādu ceļa karti radīt, kuru mēs tad varēsim pēc tam implementēt iekšā likumprojektos, bet, kā jau mēs zinām, tad, lai likumprojekts tiktu atzīts, ja, lai viņš tiktu ierakstīts, tev vajag to 51 balsi. Un tāpēc ir svarīgi, kas veido šo 51 balsi. Ja, ja 3 gadi atpakaļ šos jautājumus cilāja un kaut ko lika, tad tur bija vienkārši tā kā, nav balsu, ja, tur, nezinu, pie 20 viss apstājās. Tad tagad es redzu, ka jau tādas centiskākas partijas, ja, kas bija varbūt liberālāks tajos uzskatos par šo te migrāciju, redzot to, kas notiek Rietumē Eiropā, maina savus viedokļus. Ja. Maina viedokļus, un, kā es saku, nāk mājās. Jā, tas līdzīgi kā pazudušais dēls, ka tēvs priecīgs. Viņš saka, nāc mājās. Un tas notiek. Jā. Un tāpēc es saku, un ir tāda galējas partijas, kuras nekad to nepieņems, jā, kuras to negribēs. Un tāpēc tā ir tāda mūsu pašu iesaiste. Pirmkārt, kas jūt tādu aicinājumu, tad iet un to darīt šajā te politikas laukā. Un otrs ir šīs te vēlēšanas, ja, un domāt par to, kādu izvēli izdara. Un tas ir ļoti daudz no svara. Jo, redz, visi mums tādas konkrētas atbildes nav un nebūs šobrīd. Ja. Un iespējams, katrs gadījums ir stipri individuāls. Un mēs varam kritizēt arī ASV un prezidentu Trumpu, ja, un jā, daudzas lietas ir savdabīgs šis te pieejams, ja, bet daudzas lietas ir arī tās, kur savādāk izlabot nevar. Ja, un es zinu arī vairākus latviešus, kas šajā te loterijā, kas viņiem bija ar zaļajām kartēm, ir dabūjuši Amerikas pilsonību. Ja. Un ir ļoti priecīgi par to. Bet tikpat labi ir vis kaut kādi arī trakumi salaist iekšā. Un tāpēc es domāju, ka šāda te liberāla pieeja kaut kādām loterijām, vēl kaut kādām lietām vispār nav normāli. Ja. Ir jābūt skaidriem noteikumiem, kā mēs veicinām, kā mēs veidojam migrācijas politiku, es tā to nosaucu. Okay, mēs varētu teikt, ka mēs varam ietekmēt to divos dažādos veidos. Viens ir ar to, kā mēs ar savu maciņu balsojam par to migrācijas politiku, kāda viņi ir, ņemot darbā cilvēkus, sūtot boltā, voltā. Jā. Un otrs ir pieceļot savu sēžam vietu un iet vēlēt. Jā, es jau bieži vien tā jokoju. Es saku, jāiet tur vēlēt. Es saku, labi, ir jau, politiķi to vienmēr tā dara. Viņš saka, jums visiem jāiet vēlēt. Es saku, bet beigās jau ir svarīgi, par ko tu iesi balsot. Tieši tā. Tu man saki, ka tu iesi tur balsot par kaut ko pilnīgi crazy, es saku, tad mums labāk nē. Bet tas tā humoram, ja, bet tas ir reāli. Jā, tas ir reāli, kad tā mēs izšķiram savu nākotni. Jā,
kādā valstī mēs dzīvosim. Un mums ir šobrīd, mēs esam tādā stadijā, ka mums ir vēl iespēja veidot to pareizi. Veidot nu, arī mūsu izpratni, piemēram, par tādiem, nu, vispār par iebraucējiem, ja, tad arī bieži vien tādiem nacionālāk domājošiem cilvēkiem pārmeta visādākas rusofobijas un pārmeta šitās, nu, ka nepieņem tur citus cilvēkus un vēl visu kaut ko, bet, nu, tā kā latviešiem ir normāla attieksme pret iebraucēju, kurš pieņem tavu kultūru, ja, kurš pieņem tavu valodu, un kurš ir gatavs tā kā, nu, integrēties sabiedrībā un kļūt par sabiedrības locekli. Piemēram, es atceros, kas tie bija tādi agrie 2000. Gadi, bija tāda grupa Los Amigos, kur arī viņi dziedāja Los Amigos tur Jāņos, Līgos vai nu, kaut kādas tādas. Ja. Nu, viņi, principā, latvieši vispār neuztvēra slikti, ja, vai kaut kā noraidoši. Viņi pat pieņēma, viņš saka, reku skatu nāc, dejoja, ja tu tur pieņem mūsu kultūru. Varbūt tas tur nav baigi savienojams ar kristietību kā tādu, ja, bet šādi cilvēki, viņi atbrauc šeit un pieņem mūsu kultūru tādu, kā tā ir. Un es tur neredzu neko sliktu. Ja, un tur nav, un arī mūsu tāda iekšējā nostāja, nu, viņa nav rasistiska, nu, kā pēc būtības, ja. Bet pie dažādiem, nu, visādākiem nosacījumiem. Bet tā lielā lieta ir tā, ka mēs patiešām mums ir šobrīd ļoti labi iespēja, ka mēs varam mācīties no citu kļūdām un nepieļaut savējās. Ja, jo, nu, es domāju, ja 5 gadi neko nedarīs, tad mēs sāksim, nu, tā ļoti jau rūgti mācīties no savām kļūdām. Savā ziņā tas ir labi, kad mēs kaut kur atpaliekam no attīstītākām valstīm, jo tas viss parādās pie mums bišķiņu vēlāk, un mēs varam mācīties no viņiem kaut kādu piemēru. Un tā ir viena no lietām, ko es esmu runājis ar Norvēģiem, ko es esmu runājis ar Zviedriem, ko es esmu runājis ar amerikāņiem. Amerikāņi atkal vairāk saka to par visām šīm LGBT un vēl 15 burtu kustībām. Jā, viņi saka, nelaižat viņus iekšā. Un Zviedri un Norvēģi ir tie, kas saka, apstādiniet, kamēr jums ir iespēja to apstādināt. Tur nav nekāda eksotika. Jā. Un varbūt tas jautājums atkārtojas vēl vienreiz, bet praktiska rīcība no cilvēka, kurš šodien mūs klausās. Ko tu ieteiktu? Es gribēju turpināt, ja tu nebūtu uzdevis šo jautājumu, kad būsim arī paškritiski. Būsim arī paškritiski un par visām šīm te kopienām un visu. Un tas ir līdzīgi kā par to tumsu un gaismu. Ja, kad tumšs ir tāpēc, ka trūkst gaismas. Ja, nevis otrādā. Un jau vairāk mēs spīdēsim šīs samaitātās pasaules vidū, ja, jo vairāk būs gaisma šeit apkārt. Un to es gribu arī katram brālim, māsai teikt, ja, kad kļūst spožāks tajā vietā, kur tu esi, un parādi to Kristus gaismu, Kristus mīlestību. Un es domāju, ka tas ir tas pirmais praktiskais solis, ko darīt. Jo man liekas, mēs tik ļoti ieplūstam tajā pelēkajā masā, vai arī kļūstam reliģiozi un ar kaut kādu reliģiju gribam pārliecināt tos savus gan kolēģis, gan visus apkārtējos, ka pazūd vispār visa jēga un būtība, ko Jēzus Kristus mums lika darīt. Viņš saka, ejiet, ja, dariet, esiet, spīdiet. Viss šīs lietas un bieži vien ir cilvēkiem šī te, kāpēc man būtu par kristieti? Ja? Kas no tā? Šeit tu vēl skābāk staigā nekā es. Es negribu tā. Bet tev ir jābūt tam, kuram grib līdzināties. Ja? Un ka mēs patiešām slavējam Dievu, ka mēs slavējam Jēzu Kristu caur savām dzīvēm, ar savu attieksmi, ar to, kā mēs ejam sabiedrībā un patiešām rādam to gaismu, nevis tikai ar vārdiem. Un es laikam to gribētu atstāt kā to praktisko piemēru, nevis stāstīt, kā rakstīt kādu ziņojumu. Okay. Super. Paldies tev par šo sarunu. Ar mums šodien bija Jānis Grasbergs,
Latvijas Republikas Saeimas deputāts, tēvs, vīrs, uzņēmējs un cilvēks, kurš mīl šo valsti. Un es gribētu teikt, Jāni, es jau tev to esmu teicis, ja kaut kur es citus saucu par deputātiem, tad es gribētu teikt, ka tu esi valsts vīrs. Paldies tev par to, ka tu kalpo mūsu tautai, ka tu nes gaismu tur, kur tu esi, un lai Dievs tevi svētī tajā darbā, ko tu dari. Paldies, Mārtiņ. Pieņemu. Super! Uz tikšanos! Labi, uz tikšanos.